kaut kādā mērā arī šis skateparks ir tāds viens no pieturas punktiem manā dzīvē, jo vienmēr ir gribējies, lai ne tikai man, bet arī jauniešiem šeit būtu kur atpūsties, būtu kur pabraukāt, kur labi vienkārši pavadīt laiku un, protams, arī kaut ko jaunu iemācīties. Jāsaka, diemžēl, pats pēdējos gados te uzturos diezgan maz, vairāk tas man te arī saistā, lai te arī kaut kas notiktu. Nevis pašam pabraukāt, jo paralēli ir diezgan daudz lietas, kuras ir jāpaspēj, un tad arī šim te vairāk neatliek laika. Manā bērnībā bija kādreiz tur, kur bija vecā stāvvieta, tagad, kur ir stāvvieta, tur bija tā kā pirmais Ogres skateparks. Un tad es atceros, ka es tur maziņš puika gāju, un tad skatījos tiem lielajiem puišiem, un tad domāju, kā viņi tur. Viņi paši būvēja, paši cēla, paši ņēmās, paši cīnījās. Tad vienā jaukā dienā to visu paņēma un izjauca, uztaisīja tur jauku skaistu stāvvietu, un tur vairs neko tādu nevarēja darīt. Un tad tas viss tā tika pārtraukts Ogrē, kas vairāk nenotika. Gāja gadi un lietas mainījās, parādījās iespējas, un tad skateparks ir šeit. Tajā brīdī, kad parādījās kaut kāda iespēja šeit kaut ko darīt, tad es zināju, ka, ja es vai kāds cits to nedarīs, tad nekas arī nenotiks. Un tad tajā laikā biju es un vēl 2 domu biedri, kur gājām uz Ogres domu, un tad arī atrisinājām to lietu. Bija projektiņš, kura bija iespējams tā kā iesniegt. Un tad ar Redīnu Barkeviču palīdzību mēs arī, un, protams, Mārku Kuriloviču arī mēs tikām galā. Kaut kas notika. Kad tas bija? Varbūt var pastāstīt, tas bija jau, man liekas, ka tie paši 5-6 gadi atpakaļ. Es tā konkrēti vairs neatceros, diezgan pasen. Tad mēs maz puikas gājām, sēdējām uz domu, runājām ar lielajiem onkuļiem. Un par laimi onkuļi mūs uzklausīja. Tā kā nevarētu teikt, ka daudzi kaut kas, ka jaunieši nerespektē. Viņiem nav iespēja izteikties, nav iespēja nekādu viedokli savu paust. Es domāju, ka ir. Tikai vajag to darīt un vajag to darīt pareizi. Diemžēl ir tā, ka tad, kad kaut kas ir jādara, tad bieži vien tie lielie runātāji, viņi kaut kur pazūd. Es vienkārši to daru tāpēc, ka man gribās, lai būtu kaut kas, un tad es vienkārši to daru. Protams, ir jau, kas kaut kādos lielos vilcienos pieslēdzas tam, bet paņemsim tagad par šo topošo jauno projektu. Tur bija tā, kad tik daudz, cik man biedrības, biedrs palīdzēja, mēs kopā abi divi, bet pirms tam jau bija lielāka iniciatīva, jo tad Ogrē vispār nebija nekā, un tad visiem likās, ka wow, un tad visi nāca ar savām idejām, bet, protams, ka tur, kur ir daudz cilvēku, ir daudz galvu, ir grūti par kaut ko vienoties, un tad, mēs bijām 3 cilvēki, es un vēl 2 puiši. Un, starp citu, viens no tiem bija Oļegs Puzikovs. Bet Nikolais Puzikovs atvainojās, Nikolais, kurš tagad redzēt dzied. Skaisti dzied, viņš brauc ar dēli kādreiz, laikam nebija lēmts ar dēli braukt, bet dziedāt. Tā kā es priecājos par viņu. Man ir žēl, ka viņš vairs nebraukā, bet es skatos, kā viņš skaisti dzied, un tad, liekas, forši. Kāpēc ne? Kā, piemēram, tev liekas, vai jaunieši novērtē tādu lietu, ko tu dari? Tie, kas zina, es domāju, ka novērtē. Parasti ir tā, kad ir kāda jauna ziņa, kad būs, tad forši bāc, baigi labi, es nākšu palīdzēt, un baigi ļoti priecājās par to. Redzēsim, kas šoreiz būs ar to palīdzēšanu, jo te būs liela darba arī vēl pirms pašas sākšanas, te vajadzēs visu pārstamdīt, un tad jau redzēs. Jo, es zinu, kā tas ir, ka gribās palīdzēt, un tad tu saki, jā, es būšu. Un tad redzēs. Vecāki pa lielam jau, bieži vien es tieku strostēts, ka, tie jau nebūs nekas, kur tu beidz, nevar taču paspēt tik ātrā laikā to un to. Bet šobrīd tā situācija ir tāda, ka nākšu un būvēšu kopā ar savu tēvu, tā kā tomēr atbalsts man no ģimenes ir liels. Jauns skateparks, tas būs tā kā katapulta viņiem, jo ir labi braucēji, bet viņiem nav tās iespējas izpausties, un daudz ir tādi, ja viņiem, tāds, kā saka, neiedot to, kurien braukāt, tad viņi kaut vai uz ielas, viņi nevar to līmeni tā pacelt. Es domāju, ka būs jauns skateparks, tad arī varēs uz visas Latvijas fona kaut ko arī, domāju, diezgan ievērības cienīgi arī parādīt. Taustām sasniegt to, ka te cilvēki nāk, es nesaku, ka viņiem jānāk ir kā uz treniņu, bet kā uz vietu, kur
nevis vienkārši atnākt un pasēdēt, bet pirmkārt jau braukāt ar to, vienalga BMX, inlines, skateboards, vienalga, ko viņi nodarbojās. Nākt un braukāt, jo vienam pašam ir grūti kaut ko sasniegt. Tad, ja tev līdzās ir cilvēki, kuri par tevi brauc, vislabāk, ja tev ir līdzās tādi, kas brauc par tevi labāk. Tev vienmēr ir kur tiekties un vienmēr ir tā iespēja kaut ko vairāk iemācīties. Un tad, kad nāks cilvēki daudz un braukās, tad es domāju, galvenais, lai te viss ir sakopts, lai ir jauki, lai visiem patīk, kad cilvēki atnāk, viņi arī var paskatīties, nevis tā, ka te ir bardaks kaut kāds, vai varbūt kaut kas tur saplīs, laikās vāja, bet tad, kad būs jauns viss, tad es domāju, būs arī tāda tā kā lielāka ažiotāža ar to visu.